Kā esam atbraukuši, lietus līst. Visi laimīgi. Ārā līst. Ārā līst. Ārā labāk nelīst. Mēs gaužas asaras vējam un raudam par visu. Brauksiet, jā? Lai saprotat, ka mēs raudam. Cikos treniņš jau? 10. Jā, mēs jau gatavi esam. Jā, gatavi esam. Prom nebēgam, man ir līdzi desas. Es gribēju teikt, vai zupa būs vai desas. Zupa nebūs, bet mēs rausim desas. Ja būs desas, tad jāgaida. Tā nav variants. Esam atnākuši visi kopā, kāpēc gan nepatusēt? Nezinu, tā mājās skriet arī. Es tādu kilometru atbraucu. Čau. Pie reizes. Nav. Visādi organisatoriskie jautājumi. Bet mēs varam arī caur lauku braukt. Kā es nogrims līdz šitai vietai. Treniņu brauciens trasītē, jo mēs bišķiņ tur pārējām. Jums lietus labi. Labi, sūdzīs. Tā nav būt. Bet mopēdu. Tu remontēsi viņu. Es vakarā viņu šādu rokām saliku. Koķis biziks. Ne, es jau naktīs pamodžies, domāju, nu šitas man baigi atgādāt vecumnieks no centos gadus atpakaļ. Atbrauc šeit, viņš saka, atbrauc un sūdz. Es vēl vakar atbraucu, paņēmu. Jā, naudu vējā. Izgulēties. Nu, tur bija dzīvokļi, kur ir lielais stāvoklis, kur sastāja mašīnā mopēs. Un visu vakar tur braukāja kaut kādi jaunieši ar rēbiem un visu kaut ko. Visu laiku. Jau nojās atkal visi. Nopēsies, nu ko es zinu. Tiešās kā tā trases un ēt, tas arī kā izskatījās. 23. gadā mēs laikam te braucām. Rītdien sola labu laiku. Varēju uzsaka. Mans ieteikums bija, ka mēs noīrējam kaut kādu lielo mūžu tepat. Paliekam līdz rītdienai, tad skatāmies, kā mēs rītdien kādi braucēji esam un saulīt apžūšā braucam. Kur jūs gribat rīt braukt? Man jau grib rītā braukt. Te nāk, droši. 41. numuru zelta mopēdu. 41. Labdien, nav tāda? Kurs jau ir ķēgumā. Labdien. 41. man liekas tā nav. Kam tas ir? Mums nav 41. Rojienas saldējumu ēdam? paldies. Tas tik vietējiem dod, jā? Nu, jā. Nē, jūs jau dabūjāt. Ja es sagaidīju. Es saldējumu pēdējo reizi dabūju 18 gadu vecumā, ka beidz. Bet tad nebrauc dabūt. Pamatskolu. Jo viens transporters nav atnācis no jums. Mums nav bijuši transporti. Izstāst mums, kurš izdomā, ka tik dārgi jāmaksā. Es izdomāju. Kāpēc? Nu, priekš mopēdam tas ir pa dārgi, nopietni. Nē, taču tā ir. Jo. Mopēds Jau labi, paldies, es iešu. Ja tu man neatbildēsi jautājumu. Kas tā vispār es izdomāju? Čaunguļi vairs nebēgat projām, man bija 7 desu, tā kā pucējot par pilno ručku. Jā, es biju solījis, ka 2 ātrumniekiem būs. Kas pa palsiņiem? Vai jalsi jau pēc. Pastaisēji? Ar vietu tur uzrādīt rujienu, vai nav? Nē, tikai 3. Ēdīns aizkāsos, no plomīta cienu būs valka. Neies postā tā klaist, vai ne? To var nodzēst, ka plaumās nevar. To te aizkrāt. Karpeļi nostādīt, būs pīsiet. Mani šoferis, es netavēlu. Kāpēc šoferis? Tu arī, tu brauks vai tev audzēki brauks? Pats brauks? Superīga. Pats brauksi? Es braukšana, bet būs gudrība, ja? Tur būs, pipets būs. Man normāli bielies leduška, bet laukā vairāk sānāk. Joptiemit, kā pārā? Es asveicinājos ar džekiem neko. Stoiku smirnā. Mums ir desas līdzi grils, uzvajam ātri grilu, un te brauksim prom. Mēs čangaļas badā nelaižam prom. Davai? Atkal čangaļas. Viņa malēniešus ar čangaļiem. Nē, zupa nē, desas ir. Vai tu esi izdomājis, sievu šodien darbā varētu izšaut kaut kur, ne? Nekā nebūs. Visi laivā iet, sieva jau skatās. Tā kā vairs nesteidzies uz mājām, tev vaļā ar visu tur ir. Tā aiz to mantību ciet viss. Viss ir kārtībā. Davai, raujam desu. Ko mēs te pat tās cepsim? Šita pļaviņā, es domāju, mēs nevaram netraucēt. Man tas būs netraucēt tur, kur es nolicies tā. Palikt? Nē, nu uzrausim desas. Man ir desas ir ārpusstundas jautājums. Un pēdējais iznāsim visādas organizatoriskos jautājumus. Jā, par valku izrunāsim. Iziesim 2 litrus viski un šķīsimies kā draugi. Laika apstākļi neko neietekmēs. Tur ir cietnā trase. Valkā
Šogad būs super cietām. Viņš uzbruģēsim kāds līkums. Mēs uztaisījām pāris kočkas jaunas, uztaisījām bišķi kaut ko garāk, tā kā būs žopensijus. Tur atcies lejā, tur tas bērnu laukums bija, tur tāds aiziet lejā. Bet tur gar to sētu izkantēt, tad vēl augšā, pa mežu, lai garāks būtu. Bet man, es rīt braucu uz valku, man bobkats tad būs. Nu, pareizi, lai var atvērt. Jā, Nevis uzreiz paņemt. Un tur ir bišķi nepavēr ritīgi, tur nav kaut kāds, tur vienkārši zevs drāžu žoks. Tas uzreiz ļoti disciplinē, vai ne? Tur Divrobnieki piesies būs. gumijas veceni, tur 100%. piesiet, lai redzētu, kā tas viss beidzās. Divrobnieki būs norma. Būs, davai. Būs, jā. Raison! Cepam dašu, šitā patāk. Nav, Roman! Nē, cepam dašu. 40 eiro. Kurš izdomā? Tu praisi, tas Tantuks, kas staigā biļāri. Es pat teicu, ka viņi pat izdomā. Jā, viņš saka, es to izdomāju. Būvēt nolikumā līdz 30. Nē, vienkārši. Pat arī, ja būtu mīkst, ja būtu normāli trasa, es nebraucu par tādu. Nav. Tas ir par dārgu. Jā. Izdala savā 6 minūtēm, ja 40 eiro, 7 eiro minūte apmēram maksā. Pēc tādas formulas ņemot močiem vajadzētu jau 200 eiro dalībai maksāt. Starp citu, Lietuvā bija 100 eiro. Lēši dārgi, Džeki. Un 70 bija 65. Jā. Un te ir močiem 50. Ne, šobrīd tā dzīve dārga, viss tāds ir. Jā, bet kurus? Mēs jau paši to dārdzību uztaisām. Es arī izdomāju, vēl kā Džeki 50 dalības maksa un vēl transponders čīriks. Bet par to zupu pakal ir un gumijas zābaki. Un pīrādziņi būs vēl, ja trešdien apkārt pazudīs kāds. Mēs paši. Mēs iebrauksim mājā? Nē, braukt labāk. Te iekšā es varu pabraukt malā. Nē, es vienkārši domāju, mums ir grivs vēl kaut Varbūt Jānās Paulis. Jā, Jānās Paulis, šitā te un Roisons iebrauc šitā, tad mums ir grivs par rokai tavas kastas. Tur esam tev jāiekantē. Jā, bet šiem ir baigā dirsā. Samaksājuši ir, saldējumu apēduši. Ne, laikam atmaksāju. Atmaksās, jā, bet saldējums tā piečuk maksā 3,5, tik dabūs atpakaļ. Būs, jā. Tāpēc arī cepsim desam, visu to izdomāsim, cik viņi palicēja, man reiz apmēram jāpiemet, cik būs. Jūs arī braucat jau piekdienā? Jau braukšu. Jā, parāde būs. Grupņiks būs, viss būs. Grupņiks būs. Es jau atklāšu noslēpumu, ir arī piepūšamā veceni iegādā. Viss kārtībā. Ideālo sievieti būs jāpiepūš pašam, jā? Jā, tas jau pabaigat nost. Vismaz brauc virsū. Mēs izdomājam, ka Latvijā tā varētu būt galvenā balva, bet 18 plus tikai. Kā pieregistrējos. Jā, pasaka visiem savādāk. Būtu foršāk, jo priekš tā Igauni vajag, tāpēc mēs tur uzlikām, jo viņam reizēm grūti tos latviešu uzvārdus rakstīt vārdus, viņam tad, kad tas viss aizsūtīts. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, man arī Igauni Ļuļkis atsūtīja, viņš saka, mēs ņūmējam, viņš saka, aizsūtam, viņa reģistrējam. Bet jūs zināt, kā tā reģistrācija notiek? Es apēc nezinu. Nu kā tur atver to saiti un viss smuki sarakstu? Izstāst cilvēkiem saprotam, es neko nesaprotu. Man saiti ir te vai ne, abas saiti un kurpes ņūri. Viss tur ir saprotams. Pēc filmēšanām, bet man jautājums tāds. Jā. Jautājiet, kas jūs tādi esat? Kūrmi sākas šeit. Kuram sākas nav? Paldies. Paldies. Kuram sākas? Kuram sākas? Tā nav savis kūri. Kurmi vien zemē tev meklē? Uz sūdi. Kurmi būs sūdi slēpies? Nu, ne, te viss izjūt. Tur viņš nav braucams. Tas ir viens braucams. Viņi tagad rokas nos to ūdeni. Tā jau nav braucams. Pat diršana atbraukt tikai. Ceļš jāpērk, viss. Es varu. Tad jau pie manīm Tā nekas. Būs tīri uz valku, es jau neko. Galvenais labi, ka visi mēs tā domājam vienādi. Uztaisīju aizsargu vakar līdz 9 priekšā, tā te filtra un viss salikt priekšā. Nu, bet bišķi pa traku. Galvenais, ka 11. soli vēl baigo lietu. Jā? Jā, baigo gāzieru soli. Tu tad pasties, te kalnā nevar tikt un tu tad augšu vēl labi, tur tāds kvadrs izbrauc, vēl boļi mēņī normāli. Guļāk, dzersim vendens ūdeni. Labi, es laiku mājās. Roisons paņēma līdzi šķipeli, viņš teica, ja nu galīgi norokās. Sveiki, Edīt! Tā mēs esam atbraukuši šeit, jā.
un brauksim mājās. Tā visi izdomāja, ka nebrauks neviens te. Aizvesim gatavās. Nebrauks to trasi. Neviens te nebrauks. Pa 40 eiro tādus. Lai ieskietas 40 eiro neko nenopelnīs. Varbūt, ka brauc turien no rīta. Cegums rītā vai? Jā, šodien rīt. Lai teikt, ka trase ir dubļaina, tas ir tā viegli. Nē, ja nelīst klāt, viņi jau izšķaidītu ātri, bet... Es domāju, ka tu esi beigšana divi esat. Man noņēma no trases. Es kā pirmā vieta braucu. Šitā arī toreiz. Tā ir vienīgā vieta. Tagad lūdzu skaidrs, tad dubļu vānu stūrī baigais. Močika slīka no. Slīdēja ārā. Slīdēja močā. Kā tie bērni var pabraukt, tad nezinu. Nu, redz, ka var bazais. Viss. Sajūgs jau... Nē, bet viņam jau ir tas, kā viņam tas ir. Arī tramplīnā macis netika augšā, viss sauc. Tur varētu arī netikt uz ieskrēju. Jā, bet ieskrēju netika. Nav jau tā ieskrēju. Nē, zīt arī iet, redzi, normāli. Kas viņš to pēda, to palaid? Pirmā vieta, jā. Arī vēl otrs iedarbnē, vēl otrā vieta, jā. Nē, viņi nāk ar apakaļ, kur vēl viens darba. Kur nāk apakaļ un redz, bet jā, jau arī jau. Kājiņas viss, gaisa, jā. Labi, es man malacis izbraukt. Jā, tad vēlēs līdzi. Sveiki. Atkal bildēders. Nevis bildē, bet laiž dzīvajā. Vārīgi, no dzīve. Es tieši zināju, ka Es jau nērēju gaisa. jābūt skaistam šodien. Gludam. Brilles man nav. Man ir mašīnām brilles. Ir kādi te skaistuļi saķilnēti. Šito meitene brauc. Kam ir 3-3. Nē, bet ja tu brauc jau piekdienā, ne čovači, tur parādi pilsētā. Mopēdu, Jugara mopēdu parādīt. Es varu visu savienot līdzi. Jā, protams. Nu, var numuru reģistrēt, to tur Latvijā, Igaunijā. Nē, nopietni, tur tas viesnamiņš, nekas baigi dižais nav, bet gultiņi ir, viss ir, toalet ir, dušiņi ir. Jugar, tu nākošo valgu reizi var nepiedzīvot. Katru dienu tā kā pēdējā, tā kā, vecais, atteikt man tas nozīmē ar Dievu jokoties, vai ne? Jā. Uzliks vēl to lāstu. Tev uz rūjienu, tev uz kaktus atskats. Čau, tev vanētu rūk, laikam. Kaktu rūjienu atveras neļauts valdes. Jābrauc. Jā, tāpēc es saku... Nē, kas negrib sačakrēt sev nakti, braucat piekdienu. Piekdienā ir 6 vakarā parādi pēc pilsētā baigi. Tur ir pašdarbnieki, tas un ar reģistrētiem krosam apādiem. Karoči, CS2, ne? Ja tev ir kaut kāds tāds numurī, tāpēc nevajag bērni izlaiž. Jā, viss apskats. Viņam līdzi, lai iebrauc pa Igauniju, cauri būtu forši. No Latvijas. Viņam vēl tiesības nav nolikt. Tas nav svarīgi. Tur ir galvenais. Iedomājies, tu pārbrauks valstu robežas ar mopēdu. Bez tiesībām. Klausies, var arī tāds sīkums. Vakar no Valgas domas Laurai bija zvanījuši.
ka Igauniem pofīgi var braukt, visu krosnieku neredzēt. Parādi ir parādi, visu lēnām zuziņ, ķivers galvā, ja. Latvijas pusē pateica, ka viss tiks filmēts. Nu, laikam tā neķers, bet viss tiks analizēts, analizēts un pēc tam viss tiks drātāt. Es zinu, ka Pārbrauc robežu, tev vāks nost. Es zinu, ka vienam Nē, nu sodas pēc tam tev sūtīs. vienam uzliks sodu. Nu, motociklis tāds, rockeri parāda, kā bija. Un viņam bija kaut kāda tāda, muļķīga cepura tāda, ne ķiveri, bet tāda cepura jau kaut kāda, jā, tāda. Un bija nofilmēts, numuru varēja redzēt, un Jā, sods atnāk no sodu, ka bez ķiveres brauc. Jā, un ja tev tāds sods nemaksā, pēc tam viņš pārējais šiem parādu piedziņām, tas sods tur... Ko tad nevar otru? No viena telefona. Viņš man piedāvāja tikai rediģēt to atbildi, nevis. Otrs arī, kas ir ar to Latvijas nesaproto stulbumu, ko mēs sastapāmies, ir tas, ka mēs Igaunijā katru gadu nesam veiklā noliekam mopēdu. Pāri robežai tas, kas uz ir Rimčiks, ne Rimčiks, jā, Rimčiks, ko mēs nesam. Tur ir tā, ka tikai uz zvans, jā, var atbrauc, kur likt, šitie gribat tur pie bankumā, tur, afišas savus nolikt, viss ir jau. Latvijā ziem veču afišas uzlikt kaut kur, vai ne? Mums jāizsauc vadītāji, jāizsauc šitas. Mums ir vadība Rīgā, jāsazinās ar Rīgu, saka, afiša tikai kaut kur, pat afišu tu nevar uzlikt. Ja? Pēc valkā kaut kādā humpā veikaliņā ieliku, durīs, ka iet iekšā, jo veikals ir tur, otrā stāv vēl veikals, brauc garām afiša, nav, pēc zaķim, tas zaķis man teica, lietas, viņi saka, veikalā nevar, bet kaut kur lietas. Es saku, kur afiša palika? Viņš saka, atbrauc kaut reģionālais pārstāvs, pirmais norāva afišu un pēc tam iedeva man iekšā. Tāda ir Latvija, tā ir tā reālā Latvija. Jā. Neko mēs nevaram, pa labi griezīsies, šaus nav, pa kreisi šausies, šaus nav. Pat ne naudas mašīna, tas vienkārši ir stulbums, un tad brīnaties, ka kaut kādi droņi lido, tur čatkau, kamēr jāsazvan tam, jāpazvan šitur. Atbildes atnāk pēc 2 stundām. Jā, karš ir beidzies, un tad ir ziņojums pieņems, ka mūsu valsts prezidents citādi domājušies ir izdarījis secinājums, ka nevajag draudzīgos droņus iz zemē. Ir jādraudzējās. Labāk tādas situācijas. Vajadzētu būt, ka pieregistrēja abas divas. Tā kā, cepam desas. Tev jau Bračka brauks? Šurp brauc. Niks brauc, jā, no Somijas brauc. Niks? Nevar, kurš Bračka? Bračka, tas, Krievijas. Viktovs, nelaiž viņu. Nelaiž tam? Nelaiž, Latvijas vēstniecību nelaiž. Jo viņš ir etniskais Viņš latvietis. pierakstīs, man liekas, ka brauks uz valdu. Nelaiž viņu atkal, nelaiž. Kamēr nelaiž? Nē, saprot, tur ir tā, ka pasēņam ierakstīts etniskais latvietis, ja? Dzīmes valkā. Un Latvijas vēstniecība atbild, ka sakarā šī brīža politisko situāciju jūs klātbūt Latvijā nav vēlama. Braucat nomirt kaut kur uz Kazahstānu. Jūs nojaties uz valku? Viņš saka, nedājot pamireķu, vai uz Latviju. Jūs nejūt? Мы же тоже катались. Я помню, Тюрипойс, ja? Ei, нет, Tallinna, Katrin, это красный. Jā. Kuule, Valga. Ei. Miks? Es näen Tieplis alles Valgas. Jaa, ma tean, ma näen reklaami. Ja, miks sul on mingi teine asja? Meil on teine üritus, jah. Valgas on väga huvitav, väga huvitav. Kuule, mul on palju Eesti afiše, annan sulle, võib-olla sina ikka mõtled. See on väga huvitav. Miks te täna ei sõida? Täna... Ilm on nii kole või? No ilm ei ole rada raske. Kallis ka 40 €. Selle kurat mopeedil, kes sõidab 5 minutit, see on palju. 20-25, see on maksimum. Inimesed juba ei mõtle. Raha. Siis sellega... Sina pane see YouTube'is Valga reis, vaatasin ka järgmine aasta ja kuik. Siis väga huvitav. Kas teil on Lätis ka külgkorvid või? No eestlased tulevad. Eestlased tulevad. Kes veel sõidab eestlased külgkorvid? No järgmine aasta oli kolm Eesti külgkorvid oli. Ja üks Läti ka. No siin on väike rada, siin on väga hea. Siin grunt, see vana BMX rada. Ei ole raske, külgkorvel ei ole mingi mäed, ei ole mingi... Väga hea. Mõtle, saab tulla. Enne kahjuks ei saa, jah. Terve teised vaata YouTube'is, siis mõtle. Tas arī braucad Ļurku kādreiz. Meiteni bija sarkaniem matiem no Tallinas. Viņš saka, es zinu, es sekoju jums līdzi, bet viņam kaut kāds cits pasākums. Oi, Eģiņš nāk, čau, Eģiņā.
Kur tavi jauni audzēkņi, kur ir? Ko tu te dari tagad šitādā elle? Nē, mēs jau atbraucām tādu domu, ka mēs nebrauksim. Jā, vai ne? Jau, pirmkārt, tas cipars, pret ko ir jāprotestē, tas ir pat daudz priekš mopēdu. Nu jā. Vai tikai 2,50? Uz tām minūtēm izdalot, jau uz tām 6-7, ko tu brauc, ja 40 eiro, tas ir 6 vai 7 eiro minūtē. Nu, tad močiem pēc tādas formulas ņemot būtu jau 200 jāņem jau vismaz. Nu, tas nav pareizi. Tā alkatība nepie kā laba nenoved vienmēr. Kāda pitbāja? Gribi daudz apjās, nedabū neko. Mums būs dēsēģi, tā kā nebēgat prom, uzcepsim dēs, lai mēs kompensētu visu to slogo. Labi, man vīniņš arī. Nu, Jauna marka pie tam. Laiks jau tā kā uzlabojās, bet nav priekš mopēdam tā te ir briesmas. Pasmag. Nu, pat nav pasmag, nav īstais vārds. Nu. Eģiņ sauksim, kā ir tā ir pakaļa. Tā ir mopēdu nāve. Resnā lielā. Jā, tā ir mopēdu nāve. Zini, cik daudz pēc tam to motoru būs uz galda. Jā, tur jau tā. Uz grobiņu nebūtu ko braukt. Nu, protams. Uz valku. Uz valku taču būs. Ot, nezinu. Mums te izlaidumi. Atver telefonu pirmais, kas Tieši jau katamos. Vajag žēl, jo es tieši to viesnām esmu norizējis. Es tieši gribu uzzināt, cik ir palicēji varētu uz atkal piekdien saprot. Mums tur izlaidumi tagad sakarīt. Tieši 13 ir izlaidumi. Ko es jau tur nebraukšu. Man jaunieši. Netiek neviens, jā. Vārds ielinieku mopēdu, pat piegrienā pa parādē, pa Igauni izbrauksim. Negribēs. Pa ielu, kas tas smuki lielā ļaužu tūkstošos ar pa mopēdu iebraukt. Tas būs tā, ka valkā sākās, iet Igaunijā, nāk apakaļ, te kaut kāds tur jāmpadrats. Man jau galvenais ir tagad ievadīt jauno braucēju, šitajā trasēs jau domā. Viņi nav braukuši tādā, cik vispār vienreiz tikai braukt. Visu gribēšanu atsit uzreiz. Jā, nu, bēdīgs kuķis jau zin kā. Nu, gribējās jau braukt. Valkā, bet viņa izlaidums, ja? Nu, jā, izlaidīs. Kuru klastiņu beidz? Vari, vienu foto lūdzu, mēs tevi bildējam pretī dzīvajā. Barters. Baš na baš. Būs labi. Bildi. Būs labi. Lai ir Gunts ar klāt, nekādu vainu nav. Man ir tāds jautājums, nevis tā kā uzbruka, bija jautājums tāds. Tas ir dārgs pēc mopēdiem. Bet klausies, zini, cik man šodien ir mīnus? Man tā trāsa netaisās pa brīvu. Gunts, mēs taisam valkā nākotnē, mums arī netaisās, bet es staigāju katru dienu riņķī vārdams naudas kopā, jo es nevaru uz dalībniekiem paņemt. Te neiet runa par tā, tas ir minimāls summa, ko es varu jums paprast. Nevajag uzbrukt uzreiz man. Jā, bet Gunts, nu, dienos, es paņemu labāk no... Tu man nestācies 40 gadu. Bet tu redzēsi, ka tev nebrauc. Tā, varbūt labs laiks, atgriezt, viņš jau vēl daudz. Gribēt Nē, par to, kāpēc uzbrauc virsū, ka par dārgu. Tu zini, cik man viss tas tur maksā. Ir jābūt visam saprāta rodam. Nē, viņš ir pat rāk. Nu, ir pat rāk, tas nav mans viedoklis. Nē, bet arī tas ir.
aizbrauks uz Stāmerienu. 20 eiro. No loterijā piedalīties. Kāda problēma? Tas ir normāli. 20 eiro aizbraucām, labi, pieču piemaksā klāt apē. Nu, viss ir normāli. Nē, tas arī es uzskatu, ka 25 ne jau eiro par 10 eiro vai kā, jā. Un līdz 30, kā nolēma federācija. Otrs vēl jautājums, man motosporta federācija nesaprotam. Mums katru gadu pienāk papīrs diferencētais maksājums par motoklubu. Tas ir 170 eiro, kas iepriekš bija Sotaks kaut kāds gadus apakaļ. Pēkšņi uzreiz viss palika dārāks un kļuva 170. Nevis bišķi dārāks, kļuva 170. Un vispār īsti nesaprotu, ko man tas dod, tas diferencētais maksājums. Viņš nav nekāda atlaida nekur, vai ne? Tikai tāpēc, lai skaitītos valku svanek, ko es pats dibinājis juridisku organizāciju. Par ko? Tas arī es izlēmu, ka nākošu gadu laikam nekādu. Kas tas bija par žestu? Kas tas bija par žestu? Roslikovam tā kā. Kas tas bija? Politika arī klāt, jā. Pieslēdzās valsts drošības dienests. Šito izgriez ārā. Nē, laida ēterā. Sveiciens visiem veciem čekistiem un prezidentiem. Nu, var jau mums. Tas ir cepās, viss notiek. Nu tā, viss nomierinājās, viss. Laika paliek normāļokas tikai. Nomierinājās, viss izteica, ko gribēja, nomierinājās tagad. Nē, nu labi, jau, ka citi vismaz piekrītam visam, ka tas ir dārgi. Tas ir dārgi, nu. No viens puses ir, gribi lēti, nedara neko, ja vai ne? Ja mēs valkā sagriezt acis un uzlikt 40, mēs neviens neatpūst vispār. Un otrs arī viss tā. Man arī vēl jautājums par to samaksas sistēmu. Kāpēc visās gonkās man jāstāv rindā skaidro naudu? Man klubā ir nauda. Es labprāt gribētu ieskaitīt pirms vai pēc sacensībām. Normāli būtu pēc sacensībām pa faktu, cik cilvēki nobrauc, tik arī samaksā. Ja? Bet kaut kā es neesmu redzējis ne kontas, ne iespējas, ne aicinājums maksāt. Kā darbs valsts ieņem dienestam droši vien būtu. Ne? Ir tā, Džeki? Valku brauksi? Piekdien vai sestdien? Jo, cik bumītam es tev dāvanu paki jāsagatavo. Apļāja loterija kā tavu balvu, tad tu to novēli kam? Tas tev publiski jānovēl būs. Nē, mēs izvilksim, tev jāizdomā, kam tu viņu atdod. Tā būs piepūšamā vecena, ko tad darīs? Mammai. Jā. Laba balva. Tu māki pārsteigt. Nu, tā būs laba balva. Nu, te jau viss, kas ir jau. Ja tev speciāli jābrauc uz veikalu, tad nav to jāks. Tas nav priekš ēšanas, tas ir tā vienkārši tusona. Brīvas naktī pamoras aizgāja pašāt lietas līdz kā. Labāk nekur nelīst ārā, bet, tomēr labi rūjiem, mums nav atbrauksim vismaz, kā saka, pa sačustot citiem tiem, kas brauc. Nē, mēs arī tā, ka arī tāda tā līja, bet kaut ko man teiks ar 3 beidz līja. Bet no rīta sataisījāmies, 6 braucām ārā, viss bija normāli. Mums no rīta atkal līja. Jā. Mēs šita pat atbraucām. Mēs uz 8 uz tīru braucām Despir, bija līja tā kā traks. Kāda visi dubļaini. Man jau likās tā jau daudz, ka viss. Jā. Kas tas šitas pa mazo varoni te ir? Kā šitā te pa dubļiem? Pats kāds izrāda parādies. Nav nemaz tik trakti dubļos. Es tādu ieraudzīju moci, man likās, ka tev jābūt ir. Ķīveri ir dubļos? Ir gan dabūjis visi.
Nu un kā? Trāpu tad ir, Nevienu reizi nenorāva uz acīm. Malacis. Vienās to, ko tu tā vajag. Šitā var... Pirmo reizi tādos dubļos? Nē. Tā jau ir amats rokā, jā, vai. Es tur pasījos, ka tās kvadras nāc no vienos dubļos, domāju, nabaga džeki. Bet ir arī pakaļā, ne? Nav īstenībā tik traki. Tas vajag jau normāli. Nu jā, bet šito visu pēc tam mazgāt, sakot, sadarīt. Tas ir motocross. Jā. Cik jums ir dalības maksiņā? Jā. Cik jums dalības maksiņā? Es nezinu, vai viņš 40 vai 40. Nu, mēs bļāvām, ka mums te 40 ir par daudz pēc mopēds. Jā, cik jums minūtes jābrauc? Ega reģistrēji, to 10, 12, 12. Jā, nu, nav tik maz kā mums ir mazāk, bet nu vienalga. Mēs uzskatām, ka tas ir pat āri. Vidusmēra mopēdistam tur 20 eiro, tas ir griezti. Nu, arī jārēķinās. Ja par 20 eiro atbrauc tev 50 cilvēku vai par 40 eiro atbrauc 10 cilvēku, nu tomēr starpība ir tajā arī ieņemtajā naudā. Nu jā. Es jau domāju, ka viņš tikai tā to visu organizē tādu, nu, veco laiku vārdā, ne jau, lai nopelnītu kaut ko. Nē, nu, protams, neviens motocross, kuru organizē, tur cilvēks neviens nespēja nopelnīt. Tas ir prieka pēc un tam līdzīgi, ja, bet vienalga ir, nu, mums nākošais ir valkā taisam, bet mums nav šitādi, mums ir mopēdi tikai. Teiksim, es zinu, ka uz dalības maksu nevar iztaisīt neko, tāpēc ir riņķi ar izstiept rokiem ar mēnešiem. Met ārā pa durim lienu pa logu un tā, ka izkrien šī tur 100, tur 200, tur 300, tur 500, nu beigās jau sanāk kaut ko var. Nu, lai varētu tieši tās dāvanas, suvenīras un balvas un kaut ko tādu. Mums būs baigi pa interesanto visu. Jums sestdiena aizņemt nākošā? Nav ne jāsmas, godīgi sakot. Man liekas, gonka nav nekāda. Nākošais sestdien ir pasākums kāds? Man liekas, ka nav. Nākošais sestdien ir kāda gonka? Tu brauc uz Valku? Valku? Jā, mums ir tas Valga reizes, jā, nu baigi labais pasākums tieši ar mopēdistiem. Tā jau nav šitie. Nu šitie nav, bet vienkārši ar izvelc kādu mopēdu dabū kaut kur. Mopēdu, kur tam izvelc? Dabūs, uzprasa kādam Denisam vai vēl kaut kam, Deņkam, Guzikam. Ar Ainoru jāsarunā, jā? Nu kāda, nu vienkārši tā, tur saprot ar retro pat pavizināties, bet interesants pasākums, ļoti interesants pasākums. Balvas visiem, pilnīgi visiem. Pirmais, pēdējais vienalga. Loterijā betona mēs šalka, tādas visādas labas vietas un piepūšana veceni. Tad jau jums tur jautra būs pasakums. Protams, mums ir ļoti jautrs. Katru gadu var pastīties. Valga reizes saucās. Valga ar AC. Vigauņi jau arī gan atraktīvi ir, jā. Nē, Vigauņi būs arī. Jā. Pat ar ļurkām maziņām. Tā kā ir brīvs laiks, vienkārši foršs pasākums, jo tie pilsētas svētki. Brīvdienās brīvu laiku motocross ir nevajag. Uz katru stūri ir pilsētas svētki. Nu, katrās vietā kaut kāds notikums. Tā kā jums ir brīvdiena, braucat. Es jau redzu pēc mazās oksteri, ka viņš grib. Aizie uzpast cēsies kādam mapetku. Nu, Denisam točni, no Denisa var dabūt kaut kādi. Tā ir. Brauc mopēdi veikiem. Tas ir kaut mani. Pabrauc, es jau redzu penija. Tev diskā vēl iedos pārāk kārti brauc. Tad veici viņu. Jākam prasīt vecākiem. Es jau nevaru tās. Vecākiem jāatnes. Man jāatnes desiņas. Jāatnes man. Vecākais atstās gabaliņu, te būs. Jā. Es atstāšu brīši saldējumā pēdas. Brīši saldējumā pēdas. Nē, nu, ja gaļu dot, tad gaļu jāēd ir. Ja gaļu dot, tad gaļu jāēd ir. Tas rauj viņu ārā. Tas man jau arī līdz. Jūs esat vīņu māsas? Tas jau likuma man ir norakstis no mājgrāmas ārā. Uz vēšanu vietnē. Nevariet apēst. Un otrē nekā nav. Jā. Nevariet apēst. Pa ko tu burčs vēl paķēri? Te ne maizi gribēja paņēma ne to jau. Kārtīgi.
Jā, sanāk tās dienas garās. Sajūta man Pa dārgu arī viss tas pasākums mums ir. Nu, Džeki, ņemat desu, droši. Reik vajadzētu vecā maisa cept. Es nezinu, Džeki, kāds uz tirgus bija. Nav pats sūdīgākā, nav. Gitus glāzi tev. Tā vēl laba tas, ko Somijās ir sveicis. Aizpārdi kā soja vienkārši. Murks tev glāzīt nav neviena? Ņem. Jau nu gan ir laiki, ka nav glāzes, Eģina no šitāda te varētu. Tur bišķi kafija. Jauna marka šitā. Jauna marka. Nu tas sveiciens visai ceļu policijai, visā Latvijā. Nebrauc, viņš saķēra galvu. Tu jau nebrauc. Te viss ir nepareizi. Tad viņš iegāja pie kaut kāda vidē. Saprot, braukt mājās neierēpšams nozīmē apzakt valsti. Ceks. Es jums izsaku pār dziļu līdzjūtību šodien. Reku maz dopings. Viņš viņš pats taisa. Vispār ne. 22 gadi jau. Nu es ar nē, bet es, jā. Tad es pilnīgi bīstams cilvēks. Jā, bīstamāks pa datoru. Jā. Cilvēks, kas vispār nelieto, tas turbo bīstams. Jo, bet baigi labais Eģino, kā tas ir? Upenes jūtu. Buķeta baigā. Bišķi zemēn. Baigā buķeta. Kurš nevienīgi tur viss ir, kas tālāk, tas es tev tad nevaru. Tas ir pagājušā. Es esmu vīnu stājas. Ne pat tevi vēroja. Neprasīšu daudz, jo nevajag prasīt. Nenāca. Varētu būt kāds lēdīs. Jo, Džeki, nākat ķeksēt ar pirkstiem, mums laikam dakšām naprieks ir baigais kaut kā. Kur tāda es? Es varu vienu izīrēt. Jo var karstāku, var vēsāku. Es ir Agnes, kas nenāk ārā, tagad jau aiziet arī Agnes. Nu, davai, Mēs rujam. Viņš vairāk smaga palikt. Jūs tad Eģam kaimiņienes abas divas, ja? Jā. Nu, baigi man. Man arī kaimiņieni. Baigā buķetas. Aiziet no mājas pats. Tas ir garšīgs. Tu progresē un progresē. Tev vēl liekas jāsāk ar šo vīna dārzu nodarboties, nevis ar motoriem. Brauc ceļš pēdējais mācīties. Tas ir tu īsti. Tādu arī var teikt. Nu, tu arī jāaizbrauc, kad ir ābolu laiks vai kad. Kaut kādu vajag. Kad Eģi tev taču ir tāds process, zvana, mēs taču aizbraucam. Viss baigi karsts. Viss ir itīgi karsts. Jāmantoja zināšanās. Jā, es atceru. Atbrauc tagad ķieši. Man vajag daudz palīdzēs kāpt kokā putniņu tēlos. Žēl, ka nav dārgāsim ķieši. Turpināsim procesu. Tur ir dakšas. Ir tur arī dakšas. Es atceros, jā, tas bija simboliski, ka es tur spītos. Viena dakša uz veselu vārdu. Jau dakša. Kam deg nagi? Izrādās, ka ir dakšas vēl. Nevar daudz runāt, ka neuzraujās uz kaut ko. Jā, Jo esam to vien pat parunājuši. Eģē tā kā būtu braukus, ne? Paldies, cēs tirgus, tantei. Normāli daisa vispār, vai arī Jau pastāv iespēja. svaigā gaisā labu apetīti? Sēs tirguma reklāma. Visi vajadzējuši naudēt. Tā jau nav problēma. To būtu ar mieru paņemt. Līdz man tur jau šur tur špūris izbrauc. Jā. Bet Raimonds saka, viņi noraka. Jā, bet mēs tam visi vēl jāsaka. Pret kalnu. Nu visu par to vadziņu, ceniņā. Tā ir nāc jau buši izbrauc. Viņš tad ar to pazīt, jā. Kur Roma pazīt? Mēs vairs tam uzteicām. Cik jums ir gada starpība? 3. Viņa vecāka, jā, tu esi jaunāka? Es esmu vecāka. Un cik tu tev ir gadi? 15. Un viņai ir 12, jā? 13. Un tu pati negribi braukt, jā?
Kāpēc? Mums valks vanagos vajag meitenes. Labs klubs. Viens no Latvijā lielākiem bija kādreiz, nu pat ir viens no mazākajiem atkal. Mazais sastāviņš, un tie paši netiek startā. Bet nāks atkal viens kaut kāds sausinājums. Nebūs. Uz kur pusi Veķa Roksas, kur pus Dūmi iet. Pasties, Veķa. Kā strādāja? Do normu iekšā. Viss ir piefiksēts, pēc tam skaitīs, kurš tie tās kalorijas ir nomēģis. Šodien dubļaini trasi nevar viegli pakaļ nemaz braukt. Tur šī izbraukt ārā, tagad aiziet, tas nozīmē mopēds tā noieberēt, ka viss nedēļ viņam jāies. Vēl labākā gribētu viņu var sataisīt, ja tur kaut kā tīli karo logo, kad redzēt salauz vēl, nu tad vispār viss ir beidzies. Nu bērni ir pēduši, vēl tur ķepsēt droši. Roma nav atkal kā vietā. Viņš laikam ir kaut ko nav bijis. Labi, Norma. Mēs braucam, iekamies laukā. Tas ir garšīgi? Ļoti. Nu, vecais šodien grūta diena dvarcās par kompleksām pusdienām. Jūs divi tās skidots bišķi. Katrai pa vienai, tas ir mazuma piegaršu. Tāpēc jau vien ņemam 15. Laimīgi jums ceļu. Satiekamies valkā. Smuko sieviņiem līdz vienreiz, taču arī ņem šo labi. No, vai viņi strādā, kad netiek, vai viņai priebās viši tie pasākumi? Nē, nu viņai pie dvēseles neiet. Nē, bet valkā ir pilsētas svētki. Vajag tad atbraukt. Jā, pilsētas svētki, tur ir visur, kur paburzīties. Ja baigi gribat braukt uz piekdienā, jā. Parādē varat izbraukt ar kaut kādu reģistrētu aparātu. Ja tik daudz nevarat izdarīt. Jā. Mums būs viesunams, tur jūs varam kaut kur iebāzt kādā kaktīņā. Nu, es domāju, ka nē. Ka nē, ka mēs varam tā visā banda novākties tā teiksim sestdien. Labi. Jā, braucam. Tad par reģistrāciju viss ir skaidrs, jā. Jā. Mani Normans reģistrē. Jā, tad vēl citiem palīdzat, kas netiek ceriņiem un kas tur visiem. Ceriņš no Jūzgala, jā? Pagad tehniski Rikārdo? Līdzi nav viņš tā. Nē, bet viņš ir no Jūzgala, jā? Jā. Tā arī tēvs dāvs divi, jā? Nu, vispār tie vecais sēriņš ir un jaunais sēriņš ir. Bet vai tev vecais nebrauc? Nu, kaut kad viņš uzbrauc šādā. Viņš valkā, viņš obligāti brauc. Viņš brauc simtnieku. Jā, vat tu palīdz viņam sareģistrēties. Jo tas reiz pašiem tur ir vieglāk un tam Igauniem vieglāk. Un tas smukas reiz transportēs pēc pakaļas un atpakaļ. Viņam ir centners plus, saproti, un viņš teica, ņem zeltu un brauc. Tur mēs izdomāsim, vai tādu mazo aplīti tam oriģināliem. Jā, lai brauc pa lielu, vai tad nevar īsti. Mēs vēl lielāku uztaisīsim. Nav jau kalnu. Nav jau jāstu kalnu. Mēs tur mežā, tur, kur bija tas cēlums, mēs tā kā bišķiem vairāk pa kreisi, tad tālāk ārā tas saspaltātas laukums uz bērnu. Bet tur lejā, gar malu laikam, tad atkal augšā uz to lielo akmeni, bet tur būs viens uzrādījums. Nu, ar ieskēju, protams, tur var uzskiet, kas tur nav. Nu, tāds ir kā ir. Bet nu to, saka, pašu brīvu izvēli, kā grib tā rulē. Labi! Labi. Davai, tā ir atpaļīšanās ieilgs, davai brauc mājās, ko ņemās. Cik vēl prasīs nesu. Labi, Norbi, davai, čau, brauc, saka, jo vecais aizskrēja. Var nodēļāt arī. Ja mēs vairāk neko necepam, mēs māpējam tādā. Recepts vai vēl maizi? Nu, mēs jau varam paskatīties, bišķi startu pusēnēs, prom nedzēs dalības maksas, taču nav laikam skatītājiem. Var jau redzu gariņu, Ainar negrib sūtīt. Es domāju, ka šeit posms varētu būt. Žāvis. Nē, mums ir tiesības izteikt arī savu viedokli. Šādi var kaut kāds kompromiss. Tā, mums nav nekādu pienākumu. Jā, es zinu, ka valkā uzlikt 40, nu diez vai kāds braukt, ja? Nu, tas ir par daudz, vai ne? Lai tu solīt vienalga lepi. Trīcārs jau ir daudz jau. Nu, protams, jā. Mums tas ir... Es nemaz nezināju, ka pagājušajā gadā esot bijis grobiņā, arī 40 uzlikt. Kaut kas atbrauc uzreiz, teicu, pagājušajā pēc nolikuma, vai trīcārs. Nolikuma tāds
Nolikmā ierakstīju, ierakstīju jau pagājuši. Jā, kad ne vairāk par 30. Dalības maksu ne lielāk par 30 eiro. Šogad arī viņi ir. Bet vienmēr vēl viņš 10 čāpa. Tu no rīta neesi brokastos dodies. Es ēdu no rīta. Nā, mēs lielo koļas pannu uzrāvām, mēs esam ēduši. Brāļi kapus brētliņas vēl pa virs. Pastēti, negribēja nē. Pastēti, Gituts kaķi neēda, Aknas mums visu to no kaķu bļodām uzvāri uztaisīja pastēti. Es vienam tik nesaka no kaķu. Labi esot. Jā, toču Aknu pastēti. Kaķi neēda. Nezinu, kāpēc. Vispār vairs Aknas neēda. Ne svaigas, ne nesvaigas, ne vārīgas. Jau vainā, jā, sveiciens ģimenē tavā izgājušā. Jopēns. Pareizi. Jopēns ir bija. Mums pat nav dāvanas tev. Rabuts. Čau, bet es īsti nerūpos. Kas ir rabuts? Pasakat vārdu uzvārdu. Kas jūs esat? Kāds samaiņ? Rauls. Rauls. Čau, Raul. Čau, Raul. Viņš apēd kepo sūtīja. Sveiciens. Jā, čau, Raul. Nesam kādu brīdi tikušies. Jā. Pareizi. Ilgons tevi atcerējās, sapratu, par ko ir runa. Šitie treniņi, ja tagad iet vai kas vai? Es vēl nosaukumu nezināju. Vai. Es nezināju, ka mēs laivā. Mēs neesam laivā, mēs esam dubļos. Saitais laivās, viss kaut kas. Saitais laivās. Pakaļā mēs esam, laivā mēs neesam. Pasveicini Kepo. Pasveicināšu Kepo, bet es viņu satikšu sestdien. Droši vien atkal būs laivas valkā. Jā. Nu tad jau visi būs valkā, jā. Otrs sestdien 13. Tad visi būs. Visi ceļi ved uz valku. Vājas, cik desmit vājas? Es tev teiktu, Īnas atzēries drosmi būs no pirmo braucienu jau. Jā. 12, es gaitu uz 12. Braucam, mēs pārādos kopā. Nē, Lietuvā valkā. Valkā būs 45 minūšu brauciens kompensācija šodien. 62 apļi, bet trīsumnieki palaiž un rulē 3 uz vienu mopēdu. Vispār interesanti būtu. Jā, labi ideja nākos pagā. Viņš brauc kā to Kings. Jā, viņam tas mopēds, es pamēģināju, ka jā, viņš tā kā mocis, ne? Sver. Nemēģināju, tas. Genādijs Kings. Ir jau vēl trakāk. Ir vēl trakāk. Mēs bijām kartū tagad gomkāt viens džeks ar Open. Pirmā braucienā viņš uzim pa priekšu nodevu. Viņš viņu vienkārši neredzēja. No stāv jau augstais starts, kamēr iestumjās, ja šie pēdējā aizgāja no startu. Un tas Igauns atrāva. Rojas tur nokot to otru, viņam likās, ka pirmais ir mierīgi zuzina, bet viņi palika otrais, trešais. Un tam arī tā kodena no kaut kāda šitā, te tā dakša, tie tādi ar štokiem, vai ne? Lielās pumpenes, ja, vai ne? Tur tas sajūgs mājprātīgas un tāds atspērs ārā. Nē, Genam ir labi hidroskas, bet tam tur torčī atspērs naturāli, viņam nav vāciņa, ja? Viņam ir tas tur, nu tā es saprotu, tās 3 špilkses kā disks staigā, ja? Tas ir kaut kāds, nezinu, kaut kāda melnā skrūve, kurai tajā pusē ir atspērs vēl skrūve pieregulē, kas spiež to disku klāju, viņš šeit tā nevarot, ja, vai ne? Un viņš ir tāda taratai, bet no otrā braucienā šie izrēķinājās ar viņu, ja, vai ne? Bet nu viņam arī spiegata. Viņš jau teica, viņš saka, un viņi 3 stundniekā. Еду там, там 2-4 часа, там, он сразу разваливается. Jā, viņi to 3 stundnieku arī kapāja, un 3 stundniekā bija vairāk braucienu nekā tai krosā. Krosā tur bija pat 5-6 dalībnieki katrā klasītē, ja vai ne? Jā, standarts laikam bija 5 Open līdz 45 Open, virs 40, laikam kaut 4, nu kaut kā tā, tur maz bija. Ļuļkas 2 tikai uz valku vairāk. Viņš jau tā regulāri aizbrauc. Nu, mēs aizbraucam, lai to valks pasākumu reklamētu. Tā viņš arī tur nahir mums būtu vajadzīgs. Bet tur arī bija cik bija dalības maksa. 20, laikam tur bija tā iepriekšēji jāpiesakās. Agrāk bija 10. Un 25 uz vietas, ja, bet mēs aizbraucām uz vietas. Viņš saka, nē, Džeki, jūs tālu ceļu atbraukšu kāds 25-20, vai ne? Bet par to ēst arī, ja, tur ir tā. Desas salāti ir tāds. Porsiņš. Klausies, un kudi tur niks jau vairs. Viss maic. Būs, viņš tā tevi izreitinās. Būs. 4. būs klāt. Vakars šmigā man naktī zvanīja. Somijā strādā. Viņš jau ko toreiz teica, ka viņš uz mašīnām.
Nu, viņš vien brīži tur Igaunijas Romu rallijas tajos pabrauca. Nu, tas ir līdzīgs Adrians Bros draugs, kas ir folkreis. Igaunijā tas ir kaut kā savādāk. Tur nepērk mašīnas. Romu rallijas vai kaut kāds. Jo Latvijā tas ir Adrians Bros. Adrians izstāsta, kā tu brauc. Tur ir tas, man tā nesaprotama situācija, ka tu nofinišē un tev to mašīnu jebkurš var nopirkt par štuku. Jā, nu tas jau pie mums arī. Nē, tas ir viņiem tur, kur Adrians brauc, jā, tas ir Latvijā. Niks tur, kur brauc Igaunijā, kas tas bija? Tas ir vienkārši krūmgongs. Krūmgongs, jā, nē, nu viņš jau tādā labā līmenī tās krūmgongs Igaunijā. Viņš jau arī stāstīja, viņš saka, tur arī aizbrauc ar kaut kādu dalības maksimu, pārējais dabo visu, ko tur laikam tā kā arī tur. Jo es vienām bija aizbrauc Svalgā, tur bija arī tur. Nu, trasi bija sūrā, ja, bet tad man liekas, ka tagad vairs tā nav, bet tad bija uz to izdzīvošanu, jo tās mašīnas klapēja kopā un principā laikam vinēja tas, kas palika dzīvs. Tur vajadzēja eģu, viņš tur bijušais. Jo tur bija toreiz, Valgā arī viņa kaut kāda tāda institucionālā rajonā bija atraksta to trasi. Nu, tāds arī akmeņi, grants, laukakmeņi, vēl kaut kāda huiņa, ja, betona bloku un sašaurinājumi tiem blokiem uztaisīt kejam pēkšņi tāds te visādi šitie. Un rīķī bija saliktas fūras puspiekabas. Tenti vaļā, var cilvēks ēst tās fūrās, skatās, ja tādā veidā. Bet vispār vajagais ekšķi. Jā, un kaut kāda grupa vēl tur uzrauja arī. Igaunijā man tos pasākumus uzraut, ja. Un tas viss, man liekas, bez kādas dalības maksas dalībniekiem ir, bet Publonam neesmu. Es to aizgāju, tik apmeklēts pasākums. Un saprot, tas, ka tev nicina tās mašīnas ārā, ja? Jo tur arī tā, ka, tur nežēlīgi sit viens otru, ja, vai ne, bet cenšās izdzīvot. Un tāpēc viņi tie radiators salonā ievilkt visiem iekšā, Nikam atapījās aiz beņķu, aiz radiators, tas priekšā. Man liekas, ka Niks pat iepirka kaut kādu, jā, kaut ko niknāk iepirkt iekšā, ko nedrīkst, bet rojas tur tā viss niknāk, lai tas sitiens ir, vai ne. Un tad tur bija viens džeks ar žigīti, parastais kā peika kaut kas. Kurš šitais nabaks tur tojot? Jā, bet tur kā džeks tur vālē, viņš tik veikli no visiem izvairās. Tas kaut kas tajā dzenās, tas tur bļēr akmenī iekšā. Klausies, bet tad tas žigulim jau bija bleķi vismaz normāli. Šitie jau man tā liekas, tie viss tādi, viņam jau nav tik tur. Varbūt, jā. Veci sāgi laikam bija stipri arī. Jā, tie stipri, jā, tie vecie sāgi. Un tur bija tā, ka viņiem tur jau krāni gar malu stāvim beigās, kad tās mašīnas ir beigas, viņš vienkārši grāmēja virs un tu prās svalku ved, un es te svalkā bieži vien Igaunijā tur, ka tā džeka gāja, tās mopēta detaļas lasīt, ja, kad vēl kaut ko varēja atrast. Un tāpēc tā vienmēr atbrīd, ka pēdāk niet, mašīnu hot šopā iešu, vai ne. Tu sakrauc uz kaudze, nav vietas vien uz otras saliktas, ja, vai ne. Jo, tas arī tās laikam, tur mašīna par 300 eiro kaut kādu maksimums tur nopēc un gāzēja viņu, lai tik izjūt. Jo Niks attories vāc rīķi, ka cilvēki un stāv kaut kādos dārzos, tur pamestās, viņi norakstīts sūdīgi, laikam visi sūdīgi. Kaķi izgriežo, lai benzīnīgi. Jā, kaut ko vēl atsit apakaļ, jau galvenais, bet viņa roja to radiatoru cēli iekšā salonā no priekšas nost, ja, garās trubās, un ko jūs vēl tur darījāt? Redzi, ka veņķiku laikam... Bāku, degvielas lika. Bāku arī, jā, viss noc salonā, aiz beņķi maziņš kaut kāds. Lai tev viss būtu tur, jā. Loģiski, tur sadauz un... Jā. Viss prākši tā. Nezinu. Setka bija jābūt, laikam, durīs logos, laikam. Kaut kāds, jā, Jo viņi no vecām tām drošības siksnām, es tev stropē, ko tur taisies, skrūvē kopā, es liekat ar uzgriežņiem asiem galiem uz iekšpus. Tā prasība bija kaut kāda. Viņam skatītās mašīnas kaut kāda noteikuma tur bija, ja, bet tas bija tāds baigi populārs, tāds, daudz maz pieejams tas pasākums, gribi tur to adrenalīnu nolaist, ja, vai ne, bet tas arī tas interesē, ka tu nesies un pēkšņi trasi ar tiem blokiem tev speciāli sašauri kaut kāda appendicīda. Savāksies, nesavāksies, un kāds naka tajos blokos. Klausies, mēs bijām, man arī pasākums, pagājuši svētdien bijām uz to 3-3 trasi. Es mautas ar tiem kartīgiem, tiem ātriem. Ir tie ātrie. Ar kartīgiem ir braukt, bet nav 3-3 trasēm. Tur ir tā, tur ir tie mazā trasīti, tur tādi lēnie, viņi arī ierobežo. Tas ir droša braukšana. Jā, un tad tu vari arī braukt pa to lielo trasi. Tur trīcāks maksā 10 minūtes. Ļāviens, bet tāds adrenalīns. Kā mēs maucām? Es saku, man tur arī dēls sieva. Šī aiziet, es domāju, man taču jāsēž, viņai jāapdzen. Beigās es viņu apdzen, viņa mani apdzen. Tad mums sākās vīlēšanās gonkas, bet vispār sākumā likās, kad apgāzīsies. Zin kā, es tam sapratu, ka visu čotka. Viņš slīd tikai, Liezi, jā, un visu laiku to iekšā. Bet rokas piedzinās, tā mocnītā.
Nu, kad tā konka norāz kantonis. Jā. Ar kartiņiem vajadzētu. Rokas, saka, rokas šīva tā kā kontra. Jo stūri jau ir tā mehāniskā. Es iekštelpās braucu, bet ārā es neesmu no kartiņa braucu. Tur Apšals slīdē, tieši pa bremzīt, visu sametu. Gribēs pāršīties pakaļ, gribēs padripstēt, pa bremzīt, viedu ručkām, tad labi. Smiltenē 10 eiro vai 15 eiro 10 minūtes kapā. Tur trīniekos jau redz, tur ir biznesa. Kartiņ 10 Jā. Bet tur arī skatoties kā. Nu labi, jābrauc mājā. Nav ko. Līdz varētu atrast tās uzlīmes atdot, lai viņš... Sestdienā saškrienamies tad. Labi. Sieva līdzi, viss līdzi, lai izveidās pa pilsētu. Jābrauc, mēs jau pēc tam uzreiz braucam. Es sapratu, es tev gatavošu maisinu uzreiz, ko atdot. Desu uz upu līdzi uzreiz. Jā. Kas brauc ādāk, prom tušonas dabūs. Man veselu kasti mednieku atdev, kam tas rokotnes beidz. Es apērs upā, samet nekādu vainu. Viņam pišķi tas ir kā rūkamiņš, bet tas nav no veķas, tas ir viņa žarījot pārvadīt. Upā tas ir pazūd. Mājā tu nekad tādu neapkārt. Vajag gaisā kādu vainu aktīvā ogulī. Šoreiz jums bija garais galvās sanāk. Nu, cik nu garais? 160. Salīdzinot ar attālumu līdz mēnesim, tas nav nekas vai ne cilvēku runā, ka tu esi bijuši. Tev jūs būšat piekdienas? Jā, kur tad tur tā pulcēšana? Pie mums garažā. Tur garažā, jā. Tikai 6 ir tā parāda, tikai vajag ātrāk šo parādu. Braušot dienā jau, pa dienu. Mēs visi būsim garažā, trasē garažā. Kāds būs tur kāds stundas laiku? Tas karpeļmizotājs vajag mums. Ir jau sagatavots, jā. Ņem līdzi savu iemīļoto nazīti, lai ātrāk iet. Apbalvošana, jā jau. Mēs apbalvosimies paši. Es trešais paliku. Tev pietiek, Es brīnumainā kārtā pirmais bija, jā, kaut kas notiek. Jā, kaut kas notiek. Tā moška ar otrā pusē uzprintē. Bet ko šo mums varētu izdarīt? Tā man jā tiem mečiem, lai mums neliek. Es vēl tikai Republiku plānot. Vai, ja var, tad var sprintēt visu. Pak, cik tev šitie ir? Tas ir pirmās vai trešās vai kāds ir? 18. Plus vēl 3 ir atsevišķi. Teiksim, pārpalikuši tev? Nē, nu tev viņš bija domāts šis kā balvas. Nu šeit es biju 3 būtībā domājis, bet lai ir gatavi, ja kas ir visi. Es nesapratu viņa to konceptu. Es pēc tam sapratu, ka bija domāts, ka viņš... Nu kāda trase? Labi. Skats. Pirmais jau tās mūzikas, mums ir tās standarts. Standarts jaunieši, standarts meitenes, standarts reči. Tad ir Opens. 7 klases. Opens. 7 klases, 7 reiz Kā mēs 3. tos divātrums, tu nav vispār divātrums? 24 Nē, malas. divātrumu, lai redzēs pie Openiem, bet apbalvosim viņus atsevišķi. Mums sanāk, tad 18 plus 3. 21. 21, bet šitām 3 var tad klucīšu šo uztaisīt. Vajag klucīšu smuki. Jā. Šitās ir 30, tā kā tu teici. Šitie. Tos mēs taču paņemsim, nopūtīsim, saliksim ar kliekšiem. Tas būs tā, ka viņu jebkuram var dot un vienkārši jāizdomā, vai mēs kaut kā to klucīti liekam apakšā vai neliekam. Vai es kā paņemt rokas, varbūt kvarīt vai? Es pamēģināšu tādus maziņus izgriezt. Finieru kaut kāds ar. Nu atgriežamiem. Nu šitie var arī no atgriezumiem.
Donāri, ja tu ņemies to sadarīt, tad daries. Tur paliks jau valkā uz vietas naklējas vienkārši uzlikt. Es domāju, ka viņas nav ko cinkot tur darīties. Viņas jau nokrāso un viss. Pagāt ar šitiem... jūs paši tur blaku viņu vienkārši uzliek. Jā, mums uzliekums arī. Jā. Droši vien. Jo es tā uzliekums ir svarīgi, lai strādīs. Sūdz mums pagājuši ķērēni no graizija, nebija tā kaut kas? Kaut kam jau graizija. Jo mums bija tās šaibas galā sveicēji. Man liekas, mums bija kantēnēs un taisīja apteks, vai kaut kā tā nebija. Kaut kas tāds. Jā, ka krāsa, kur ir brūti. Kur ir. Ainā, reku tev 3,5 vēl ieliec kabatījā. Man vairāk vienkārši nav šai brīdī. Nu, taču jā, tas reiz maksāt, lai tev nav nieri jāpārdod. No. Nu, šis bija 80 un nemaksāt. Cēts jau norijās kaut kādā. 40 neko daudz. Nu, ņemot vārā pēc tā minimālā laika, ko brauc. Bāliņi ar droši vien reikšķi. Es klausīt čau un čampīts un viss. Es sapratu no viņa, ka viņš bija izdomājis, ka otro braucienu nobrauc. Uzreiz apbalošana. Pirmiem 3. Jā. Viss. Jā. Ne jau tur jaunieši meitenes. Jā, nu tā arī tā ir parasti viņiem notiek, jā tā. Otrais brauciens, otrā klase atkal. Tas tos mums viens konkurentos auto. Jā. Dabūt konkurentos. Ja nelīst, tādā globiņā, es sapratu, ka tiešām tās balvas, tad tur maisos ejas, mašīna aizēja maisiem. Āliņi, tur skrīveri, viss tur. Tas tur labi, tas tur. Diena. Tu garšīgi. To garšīgo ēdām. Neveselīgo, jā, neveselīgo. Iepriecinātājs. Labi, tādēļ tu vari sponsors, sapratu. Jā, bet pie Mundura jāiebrauc, kur Adrians saka, ka viņi nepazīst, bet viņi visi dod. Nu, tad var sapazīt. Nē, nu es jau tos īpašnieku tur sveicinu uz to. Zinu, jā? Jā. Tāds apaļīgs, vai ne? Jā. Kā viņam vārds bija? Nezinu, jā. Viņš tev zina, jā? Viņš man atpazīst. Nu tad ej viņam uzpas, kāpēc žēl mopē. Tur jau viņiem veiklā stāv pie loga grāmīti ielavināta gleznā ar mani ar mopēdu. Jā. Tev vēl afišu vajag parādīt. Jā, mums ir tie, tur tev. Kāpēc tu vairāk uzkaunās? Man redz, ka nopietnis pasākums. Nu, tu pateiksi visu, tu nopietni, tu tev vairāk. Labi, iebraukšu. Teiks, Adriāns man te sūtīja pie tevis, teica, ka tas cilvēks, kas bez atkāznējas. Šajā laikā var rīķīt visas augas nedot neko. Tā ir. Varbūt no tevis var kaut ko izspriest. Nē, nu droši vien kaut ko. Vienalsportā rādīs. Viņam uzlīmes ir pašam arī savas munduras, vai nav? Nav pašam jātaisa. Bet tas var saorganizēt, man nekas taisa pa lētā. Nu, forši jau uz tā viņa balviņas, vai to viņa naklēju uzliek. Jā. Es izdevās to naudu atsist apkārt, vienkārši aizgāju teicot, ka pat rāk nebraukšu. Pateic, ka nebrauksim, un viss jā. Bet nu pat rāk arī bišķi. Es saku, uz triceru vēl norītu kaut kā, jā, vai ne? Ja man bija sotaks kabatā, pa 3,90 mēs samaksātu, jā, vai ne? Ja pa 3,120 vecais man ir pa īsu, jā. Tāpēc es tās pridžīju. Kādos dubļos šitie. Tajā mana bekela būtu labi braukt to mazo pumpēnu. Atros kāds tas mopēds, uz kādas drēbes, viss tas pārējais, bet 2 dienas mazgāt darīties un nedodies vēl kaut kā ķīši. Nav, tad to ir. Jā, es parādu. Rojas apiet 10. Krūs vēl ād jau rekjau. Nedrīkst ar produktiem svaidīties. Tur, es domāju, Almaru. Andrijānis. Ņemam rekais kājām. Tā daļņām jau nepiesties klāt. Laukā 2 šķirāks brīvs saliek brakām un ķep nestu kādiem lēmēm var sacīt.
Kāpēc desām nenāk? Romam ļa pēdējo desu kārkām atdēl. Ko tik draug? Nē, nelīdz. Nurki salu kādas no brauks, ir normāli kāds pērki, bet te līja jau viss trakākā. Jā, nav ko diezgan, nav ko. Jā, uzliek lielāku soprats un laukā var braukt. Pats lai paliek. Sadalījām, izlozējām, tevis nebija klāts, šodien operas paliec manā. Es jau redzēju, es jau laivā skatījos. Rom nav pēc tūs, Laivā es Romam skatījos. garšīgo vīnu. Nečiņu vīns ir jaunā marka. Grēks. Jā, čimi. Man jau jābrauc mājās. Kapī. Vai tu pasmies tu urses vai? Nē, kaplis, bet... Tā pasveici ceļu policiju vienkārši. Nu jā, es to dzirdēju, tu jau teici tur visu. Vienkārši tas te brauc draudzene un... Opa. Nu, kas tas bija? Draudzene un šie paliks, es braukšu mājā, ko es sēdēšu viņam. Tā, ko tu aizbrauks? Abusu. Viņam avovi. Viņam tur čomi pēdējā mājā augšā. Tur tusēs es vēl. Kurš no mašīnas nāk ārā? Iztīrīt vien nevar. Ja jau neuzsāc. Paties šo motociklu novieru. Tu plīstīdā. Nebūs jāmazgā, nebūs garamo. Nē. Gatavs parkam. Ietaupīt laiks, nervs, resursi. Parkam gatavs, tas ir gatavs, nebūs, vai ne? Šovam gatavs. Šitā līst vienalga braucam. Jā, tur nekas nebūs. Šovam gatavs. Tā kā jau var domāt, es tev rezervēju vietu viesnamā. Man jau tikai atliek, tikai domā. Nu, braucam. Varēšana jau es nav. Pļērku, paņem pļērku līdzi un izbrauksim pa Igauniju. Skatīsim. Tu pašam būs interesanti. Tur bērni nebrauc. Jā, nu tu taču esi jaunmeistars brauc pats šo. Tu nekad arī neesi bijis laukā, laikam vien gadu, ja? Nu, ko tu visi trīs panāk līdzi? Tas pats, kas cēs. Tas iet sataisīja. Nesataisīs. Sabat, ka viss tā tu valki un cēs. Līdzvaram būsam jālēt trīs. Nu jā, tas ir, bet ir šis tas savādāk. Tur ir atbalsts, kas cerība, ka cēsīs laikam uzpārāk. Cēsīs arī tāpat kā Latvijā. Kā visur. Nu arī, liekas, varbūt valkā nevienam to nevajag. Ja tu ņem grib taisu uz priekšu, ja vai ne? Taisu tā, ka lai kāds atbalsts. Nu, laimās varētu ar pazientus atbalstu sazīmēt, bet tā jau būtu grūti. Jā, tur visus. Bija uz sava rēķina, tā fikā. Jūs atceries, vecos sesijas arī, taču mēs tā laimās tur 5 piegrūti, es skaitīju kopā to pēst arī. Kaut štuka savācās. Nu, ne, 30, bet štuka tāpatās. Nekas tāpat nenotiek. Jā, protams. Bet paši ir. Tas te līdz daudzam. Augšā jau būtu. Nē, tur augšā arī. Tāpēc mēs vēl kā cenšamies kompensēt ar maisiņu, ar dāvanām, ar loteriju. Jūs atbrauksimies šauku vinnēs. To jākapīt pakļāt, jā. Tu ieliec mājā lauku reizes YouTubā noskaties rītīgi. Jā, es... Patēsim, es bijis nereiz, vai? Nav viņš bijis. Valkā nebija. Tikai cēsies. Tāpēc viņš ir jākoļ. Mazo plus 2 es palaidu garām. Viņš jau bija stāsts, ka bija apgājis. Iedevuši vecu mopēdu, kurš neiet dabūjis Kaut kā viņš atpakaļ toreiz, jā? Svecē, jā, matiņu vai kaut kur tur ir. Kaut kas tāds, kas galīgi nebija. Speciāli matiņu ievēruši svecē. Tā nevarētu tādu mopēdu. Kaut gan tas ir arī. Jā, 3 gadu apkārt, taču karš visiem. Es tur vairāk maisījos pa kājām visiem, nekā es tur pabraucu. Jā, vairāk prieka pēc paskatiem. Jā. Man jau kas brauc. Kas tas ēnā? Tur Igauni arī brauc tā. Pašvāk tiek tirciet. Marlēna vai mopēdu? Marlēna bija pagājušajā. Uz mopēdu. Tie vēl kaut ko turpina tiem mopēdiem. Jā, nu viņai bērns maziņš bija līdz uz rokas, ja tas vienkārši kaut kāds mietu izlaida. Bet bija Valgā, viņi bija pagājušajā apē arī viņi bija. Viņa apē nedabū izkosties.
Dakšpieķi. Te pat Rīgā bija Dakš. Tieši ielikt te omnivārs, un tad iesprūda Rīgā. Mēs domājam, nu labi, nevis tas Reģiņš atbrauks atvedīs. Malēni jau cīnītāji. Tā brauc nopietni. Laukās uz viņai nedēļu nekāds. Protams, ka tu likt vārds, ka tevi iet. Ielēs kaut ko klāt pie tās tējas. Izdzer šo te. Mēs var tēju liešaut. Izdzer tī kukšlē. Būtu eglīts pa? Viņš nocis būs klāt, viņš laikam trešdien atlido, vai? Jā, un Niks laikam, kad Niks piekdien atbrauc, jā. Banāns tirgu. Ka jūs visi spēcīgi pirmie. Ainarā vajag kas? Jāliek augšā man? Ainaram tas vajag. Mēs rausim uz Maroku. Tad detaļas tagad liks. Banāni. Viņam vienā kūkdarbnīcā dod atvis. Vēl vairāk vajag? Viņš nekur netiek ārā. Kamēr neizcels vien man ir. Tas ir uztaisīts mazāk, jo turpmāk nevar. Tas ir pa brīnumu. Karburator. Dīvaini. Redzējuši, man kā tā mopus ar rolleru uzliks, jā? Nē, nevajag. Nav arī tikai. Tur nevajag te kā tikko motoru. Vajag, lai viņš iet. Tu par jēgu nesties tur Rīgā? Es jau nezinu, es jau nesaku, es braukšu Rīgu. Jā. Nenāk, kad līdz 12 ir pirmais sākums. Viņa nesties arī. Jā, un iesniegam A ko tur viņam darīt? Tad krauju kaudzēs tinies. Jā, es kaut ko pagaidu nemēģināšu. Smuka, tīra mopēda, nav nopirsta. Tas, kas pa skaistu. Sūda būs. Mums laimoja mopēs, tā uz apielikām iekšā, tad laimos varbūt brauks, varbūt nebrauks. Piesiksnojām ar to, tad viņš braukā līdzi vai nekāds apās. Es jau rojām teicu, izsviedīs ārā, noteikti kādam atkodīsies kaut kas. Un tā, es zinu, ka kaut ko varbūt var no laimoja, un mēs bijām pagājuši gadu Igaunijā tā, un uzim pakaļs, kas te bija uzgriezis, no Lāsīti atnācis vaļā, ja? Un ķēdēs savienojums aizgāja pa gaisu. Jā, paldies, tas sagāja. 10 kastes, ja? Jā. 12 paņemt, nu, blakus beņķi ielikt to, ja? Pīlos apakaļ. Jā, pēc banāniem. Pīlos apakaļ. Reikti mopēdi nebūs, kur tad brauc? Kings. Vēl 20, vai tu tikš to padokā? Nu jā, kad kur tu gribi staigāt pēc brīdī? Kas ir padoks? Vēl kādu 50, lai plājas droši. Jā. Ilgos visu pensiju ir ielicis, skriču. Uz vienu, un tāpēc viņš uz valku nebrauc, ka viņš pensiju... Es tādu nopelnīju, saprot, es atradu Justīnas mopēdu. Bet viņš šoreiz savāc pats, viņš neļāva man vest. Justīna man pat degvielu iedeva 30 eiro. Negribot jābrauc uz ķegu. Vajag, tu esi uzvārījies. Nezinu, kur skatās valsts ieņēmuma dienas. Un šitie visi skaidrā naudā visi, ja? Sotoks jāpiemet, un es arī būšu ķegumā. Nav. Gitus, tu dzirdi, vai ilgos te ar skaidrās naudas darījumiem nodarbojās? Jā. Bez kasas automāta. Bez kasas jāparāda.
Bez kases tikai ar automātu. Tikai ar automātu. Jā. Jā, mēs nebraucam tāpēc, ka trases priekš mums ir pa smagu, tas ir pa daudz dubļains bišķiņ. Ja? Un otrs, kas mums uzsit tādu sašutumu vilnu, tā dārdzība. Dārdzība, 40 eiro pa mopēdu, kas brauc 5 minūtes trasē. Es saprotu, trases īpašnieka, saimnieka sašutumu, ja, ka viss maksā naudu. Ja, bet, ne jau dēļ mums tie buldozeri strādāja, lai mums tur kaut kādu mazo trasītu uztaisītu, strādāja priekš visiem. Un, izdalot uz tām minūtēm, ja, cik mēs nobraucam to summu, tas ir neadekvāti dārgi. Un tas vispār ir dārgi. Ja, ja man godīgi jāsaka, man bija trīs braucieni, man bija Soteks kabatā, man pat neiznāk 120 samaksāt par 3 braucieniem. Tā kā, jāsaka, dēļ nabadzības nebrauc. Es domāju, ko stricers ir vēl, 10 paliks pāri pīrāgiem. Valks vanām kļūst pa valks nabagiem. Netiek pie starta klāt. Jauns trends aizies. Valks nabagi, jā. Kas nabagi? Tieši vai tev notiek? Jā. Nopietni? Jā, cilvēki mums ziedo naudu jau. Ja vajag bišķi 500 ieskaitīt. Saka, lai metur tās dāvanas vai ko tur metur. Te jau vēl kāds anekdots jāpastāst. Džeki nemetat dāvanas, sirsnīgas un bučiņas. Mēs nosauksim bankas kontu, vienkārši ieskaitot skromu. Katrs pa ērikam, 1 miljons pa ēriku ieskaitas jau vakarās miljonārs jau. Pavisam vienkārši. Jā, Jā, daudz nevajag. Pa ērikam katrs iemet. Bet tev jau brauc pa 40. Tā mēs arī pa 50, mēs atvainosimies saimniekam dubultā samaksāsim. Kā Valgā? Brīvā ieeja? Ne, brīvā nav ieeja. Haļāvas nav nekur, ir 15 eiro, bet ja tu galīgi nereģistrēsi, tad cik uz 20 ir, ja tu uz vietas, vai 25. Bet tas ir tikai, lai disciplinētu, jo tas ir Dačiks liek igauņu firmu, viņam šausmīgi grūti latviešu vārdiem uzvārdiem, tāpēc viņi grib to iepriekšu reģistrāciju, ka viņi viss ir sataisīts, ja? Par to jau jāmaksā. Par to ir jau jāmaksā, ja, ka tev laicīgi viss ir smuki sataisīts. Jā. Pēc nav pa daudz 20 nevajadzēja. Tas ir un tā, Labi, 5 eiro arī. Mēs Igauni arī nepieredzējām, mēs aizbraucām, laikam iepriekš reģistrācijā, bet vecars uz vietas 25, viņi tur ir Igauni ieraudzīja, viņi saka, nē, Džeki atbraukšu no Latvijas, kāda 25. Es saku, 10 kā bična, nē, tas arī tā kā bišķi pa īsi. Viņš saka, 2 desmitnieki un brauciet. Kur bija glabāt ēbi, kas tā ir tā? Neru. Nervotēji. Nervotēji, tā. Man nekas. Pret nerviem tā ir, ja? Tāds klusums. Kā mēs notrāpjam šorīt. Es saku, man laikam ir tā intuīcija, es par tīru staigās, tā tik, jāpaņem desas jau. Jā. Paglabāt ēji. Es jau rīt, kad cēlos, redzēju, ka gāzi, domāju, mums pazinīgi patīk. Ne, man tieši vēl tā likās, es reiz tā piemet toreiz tas scenārijs tā stenda, domāju, sūdīgi, ka gribam desas uzrausim kaut kur, ja vai nezinu. Arī nav vēl sūdzams, ka ja galīgi sūdīgākā gadījumā garažā izmetīsim leduskapī uz Saļankā aiziet. Aizgāju uz Urāvē. Pasāku desu izmaksas, cik mums čirika laikam, 10,50, bija par 50 atlaists, un mīļās, man ir 10 un ēriks. Nē, tā nekā nevajag saplāt. Pasveicināt visus. Labi. Bet Murks nebrauc līdz mums filmēt. Mēs tīrāku šodien pirmie klienti tā vieta. Es jau neko neesmu izliks, iedomāju katlu karmās tā neiedošu. Ko tad man var iedot? Visu vakar apēd. To maltokuši mašīna saplēs te vienā maisņā pišķi. Gāja pie otras pirkta. Un arī Tomāts Gurtis pirkta Andruks teica, tā vecā pie kuras vienmēr, tu man esi šodien pirmais klients, un ja man šodien neveiksies, tad es tev lamāšu. Tev ritīgi šodien raust no rokām visu ārā. Es jau domāju, ka cāls nāk. Ir jaunākais. Cāls ir trešais.
tev garšīgi ir, ja? Tad tu labi izskaties priekš savu veci. Nu, beidz, vēl ko tu sliktāk. Man kaut kā laiku likās, ka tev normāli. Nē, tāpēc tu starpā, nu. Tu gāji ar Arti kopā, ja? Nē, es ar Trauņu. Es ar vienu. Kad arī vienkārši uzkrāja zināšanas. Jā. Es atsēdēju uzkrāja zināšanas. Čau. Nu, tu esi gatavs par dubļiem vārtīties? Kādu var? Bet negribējās. Mūsu skola. Bet ielīdi. Negribējās, bet ielīdi. Paskatīties, kā cits to dara. Mēs nobuksējām. Cik tev bija dalības maksas? Man nav licences, man 7,5 vienu saldēju. Saldējums par dārgu, ja? Vai garšīgs bija? Es ar labdarību nodarbojos, atdevu vienam. To saldēju? Ziedoju dārgo saldējumu. Laba Bjanka. Rekur esam uz potenciāls ziedotājs, naudu nemāk skaitīt. Viņš kusē jau. Viņš ir kārtības pilsonis. Atbalsta valsti. Nē, viens saldējums rulē. Ir jau arī Rozīnēm tas patīk. Viņš vienmēr ir nopērts. Jo es jau neejam, tomēr jābrauc. Dēļ saldējumu rozīnēm. Tie maziņie, tie nav brauc. vispār ir daudz braucienu vispār iesākšu. Jūri, kāpēc tu laukā nebrauc nevienu orģinālu mopēdu? Es viņiem nedīšu izstāstīt. Bet kāpēc tu negribi pat rasīt izbraukt kaut kādu ļur? Man vispār ir tas Rīga 11. Es varētu pat uguņdegļa prasu. Varētu nenebūt. Protams, ka vajag. Tik zobrāt vajag lielāks. Bet viņam, nē, tam nevajag. Viņam vajag tādu svarskolīju. Apkārt baznīcai. Mēs tev uzliksim lielāku zobratu, ja tev vajag. Sveiciens kārķiešiem. Sveiciens kārķieniešiem, nevis kārķiešiem. Kārķiešiem. Kārķieniešiem. Nu raksta kārķiešiem. Autokorekts. Skaļi rūtas. Kā plītis slikam. Un tā bija 2 cilindru rīdziņa uztaisīta, jo vai ļuļķiņi aid tur pa stadionu, zini, jau pa... Ar zirbrāci Gorovs aiziet. Stāsts. Vienam pa lauku maksājumu, otram par rīdziņām. Abi divi. Oi, šitas ir plirkšis. Nu, nav, nekas es neesmu. Cāls bija pie mums iebrauc, sagāva visu. Lādu maksājumu. Lādu maksājumu, mums viss ir skaidrs pilnīgi. Un viņš jau, kas uztur valstu, vienīgais nodoklis maksā. Pāriem visi zagļu bandīti. Nē, vot jaunieci, vēl redzēja. Man vecāki ir no Rūjienas puses. Es pats esmu Rūjienas. Droši vien, es jau saku, Rūjiena vispār ir... Jā, Jurči, tu pārbrauc pie Cāļa, nebrauc cienu laiku tev. Kur tu es taču netikšu? Man taču ir Lugažu muļš jāpļau. Kur tu tālāk es varu iztaisīt? Pašam savu muļu. Man taču ielikt pagastā, jo Pagastu veids. Viņam tagad ir 2 pagās, bet... Tu neesi vairs uz ūdens kantūri. Pavēlu pārcēlu uz Lugažiem. Bet pakļaujies, kam? Sēņi, Lugaži, Jā, bet kam tu pakļaujies? Kas ir direktors? Ko? Palīdz man. Tāpatās, tu vienkārši Mums ir pilsētas visi. Aizlikšam kādu labu vārdu tev. Viņam ir domas mašīna. Nē, paviens atkratījās no problēmām un iestutējumā pagastā ar pavēlu apdīvo krauku. Tad tu, principā, jāatbild pa kārtību pagastā, jā? Nu jā. Zāli, lampas, sūdi. Viss. Kāds mums nogāžās, kādu nosita, veids vainīgs. Kāda mašīna tev ir? Docīts. Vai ko tad tu velc pļāvēļi? Piekabīt pats? Nu, piekabītē ietiekšā, manī tas tur ar to heidrīt priekšā tās, Bet tu pats pļāvēļi tev kaut kāds, kas tev? Vispār visādāk, man ir divi ukrainīši iedot, ja tur iet kā traku. Tieks vēlreiz atbrauc ar te mums. Jā, tāpēc... Nav jau pārstrādājis 2 jau. Tā jau nepatīkam vest iekšā, zin kā visādāk cilvēkam ir dažādas domas, bet ne jau Šeit ir starts, jā? Pasties, redzi... Reku jau starts. Man ir klēvīti tālu mašīna. Man liekas, ka būs ļaunais mūsons. Kaltētāji būs klāt. Tie mazie tagad tieši. Tas te jau Arī, cik, es vienmēr teicu, būs tev 20 biļeti, tev būs 20 dalībnieki, būs 60 eiro. Vai uzliks 30 eiro un tev brauks 10 dalībnieki, 300 eiro. Te mazāk. Bet varēja jau uzlikt arī skatītāji, bet pumps ir nav, vai viņš domā nebrauc. Skatītāji, ka tādi īsti nav, jo priekšroks līdz tie pārstāvi. Varbūt vietēji atbrauc. Bet mēs uzvalstīt, mēs to testējam. Es kā skatīties, no mājas atnāk.
Pārbūpīt uz Tā māja, kas ir augšā, kur pajūtāts, ja tā dzīvojumā māja, kur tā reizes Bet uz māju kāds noteikti ieliks mājas aizstāvus. Māma aizsūti uz vidusskolu, un tā aizsūti uz profskolu. Tur ir šovs, nav vienkārši braukt. Uzstojums tāpat kā robežai zina. Un atkal turpat. Jā, to es zinu, ka jūs ujienieši sakas. Kaut kāds pašam pasākums. Viņš pat runu nenāks mums teiks. Viņš tur arī viņš tā uzstāv. Šaitānu valdiņš būs. Šaitāns atvainojas. Šaitāns. Tas jau var kaut ko negrūst. Jā, tur būs. Jūs gāzies. Nu, ko daram? Nu, es gribu vismaz kādu braucienu noskatīt. Reizi dienas Aizējām, Juri, labāk. Ejam paskatīties, paņemsim klēbiņu. Ejam. Pagad. Tu gribēji stūri štopu? Turi pasties, tieši, ka jābrauc sāk gāzt, nu. Pats, kas pa dubļiem. Nu, ka šķīdīgs. Ainēr, kas šī pa klasi? Man liekas, ka 65, 85 un pitbaigi. Nē, te tikai 85 un pitbaigs laikam. 50 pašlaik brauc, viens tik pitbaigi. Kāpēc tas viens pats tur brauc? Vienīgais dalībnieks? Jā? Tur izrādās kaut kā. Te visiem beigas. Nē, no rīta. Te nemaz 3 metrus pabrauktu mēs un visi cauri. Nu, nabaga puikiņas. Aizbrauc pa Zroslovu visi. Tā jau trasa. Jā, tā trasiņa mums forša. Nav tā trakā pēdī, no viesas. Bet arī ne jau. Nē, nu vispār ārprāts. Iekajam zem bērziņa. Pājam augstāk. Reku bērziņš, Ainār. Ainārs bērziņš. Bērziņš, te jau vairs, kur te var pārredzēt to trasi? Viņi nāks te apakaļ, man liekas. Te nenāks. Nenāk. Viņi jau nē, tur ir. Tur jāiet mums uz priekšu. Uzējam augstāk. Ui, kas te pa dublīt. No dublītes te, oj.
šitie pat knapi kust, tur smagi iet. Aizsedz līdzi. Viss skaidrs. Samaksāt 40 eiro 5 metrus pabraukt un izstāstot. Galvenais ir piedalīties. Laika apstākļi šodien nav tie labākie, kaut kā sazvērēt. Dod Dievs mums pēc nedēļas. Pateikti, tas ir 700. Tas ir tas grūcīgais 700, ne? Jā, 700. Tas ir pa pieviens priekš, jo tāds mazs puiķis. Nu, pīta baigi te arī pakaļā, ne? Pitbaigi grūti, te riteņi mazi. Tas viens džeks, man liekas, tas arī tur, kas lēnām brauc, tas ir pitbaigi, jā? Jā, viņam tā meistarība arī tāda ideja. Viņš tur palīdz. Šitas man patīk. Jā, priekš. Tagad viņš jāplies neierētu, bet iepriekšējā viņš bija, man liekas, vai no 4. vai 5. Jā, viņš kaut kā 4. gāja. Mēs pārliecinājamies, ka mēs darījām pareizi. Jā. Nē. Pilnīgā pakaļā tas viss.
Nu, tur jau var viss tas jau lopēdam. Ar mauliņām jau visu kaut ko var izbraukt. Ļoti vajag. Mūsu pirmais starts tieši šajā brīdī arī būtu. Tā kā viss Dievs sazvērējuši. Vajag ilgi braukt. Ir 74, tepat reku kapā. Oi! Gandrīz tiesnes nones. Nu, viņš pat nesaprata. Bet nu labi savākā. Toķis mugurā gāja. Jā, tur likās, ka tur tāds. Kā viņam? Bet tā mala ciet, viņam laikam izdevās apmest. Malacis. Oi, bezgalīgs vēl lido. Nu, kur tās vēl? Oi, Dievu, nenosaka. Ko viņas? Tāpēc, ka liet. Ja viņas papakšu lido, tad būs ilgā lieta. Labi, laižam, jā, jūs man tā pierunājat. Brauksim barot kaķus. Vēl varbūt starts tev nākamajā. Nu, līst kā pa Jāņiem. Čau, kārķēnieši! Čau! Jums arī mājās nesēžās. Ko tev no valdes nesēžās? Nu, mums jau bija paredzēts startēt, bet kaut kā pa slapu bišķi. Vajadzēja laist tikai. Tā, protams. Valkā nākošais sestdien atcerēsies, ka valkā jā. Šis tādu mēs lecām kādu reizi. Ko jūs noraustījāties? Jaunību vajadzēja atcerēties. Nekāds braukšana no dubļiem jāmīcās. Vai ne? Ainār, tā bija? To nebija? Ainār, tev čāstiem vajag uzobrat 48 sokas? Nezinu, tu jau man te gribu uztaisīt. No standarta gribu uztaisīt kaut kādu beigo. 53 Aināram tikai. 53. Bet viņam jau vajag kaut to starp plāns arī viss. To man nevajag. Nevajag? Es nezinu. Bet te kalnā tikšas pie prieks. Nu, tā kā viņam Rīga 13, tas izliektais vajag? Viņam plāns vajag? Izliekto vajag, jā? Nu, tāds jāuzstrāj. Ainās, tev tādu uztaisīt atvest uz valdu. Man sagatavs ir. Bet cik liels obrat, tad pagad 48? Vējā mēs nav nosaluši. Nu, tad 48, šodien, lai tev uztaisīt. Man bija lielais traktos prieks. Nezināšu pretī, Ainās, tev atradīs zobrati. Tev atceras Ainām par zobrati, tev atceras man par sarunāšu. Jā. Sūzinot atceras par skrumēšu. Vienmēr sotak. Ainā, ja tev ir laiks uztaisīt, kas ir noderēs, jo viņam vajag lielā. Vajag, lai braukt, lai tu uzdod, lai ķēņi. Vai es vēl reiku pērīt dubļiem? Pērīt dubļiem nē, bet var valkā pabraukt un parādīt, lai tu prasīji. Paskat. Ārprāt. Jā. Tā būs retro. Tev tagad šo viņi būs. Nu, jā, bet viņam tiem ir šovā. Vairāk ir tas šoviņš. Un šitās te uzkārts tev uz masu jau var pretendēt. Balvu jau var pretendēt. Jau lietas sarga nav vai? Ārprāt. Varbūt viņš šito stāv.
Gāja pa otro vietu un viss beigas. Kā divi apli beigām. Nu. Šitiem arī vakars. Oi. Tādi visi vienos dūbļos ātrāk. Un gāž tā. Nu tad saki čau un tad mēs beidzam, jā? Tad tiekamies. Beidzam, ar dubļiem visiem beidzam. Šodien pauze zelta mopēdis vienkārši izlozes kārtībā sabiedrības. Nu tad viss tad tiekamies tagad. Tiekamies laukā, noteikti. Tur nebūs vairs tik sūdīt. Okay.